Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 2024. gada 9. klases matemātikas eksāmenam, un šodienas epizodē mūs sagaida trīsstūra augstums, ievilktas riņķa līnijas radius un vienādu trīsstūru leņķi. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! 18. uzdevums. Dots trīsstūris ART, kurā laukums ir 144 cm². 7. attēls. Aprēķini trīsstūra augstumu RS, kas vilktas pret malu AT, ja AT ir 36 cm. Tātad šajā uzdevumā mums ir dots paliels trīsstūris, novilkts augstums RS. Augstumu mēs atpazīstam pēc tā, ka šeit ir kvadrāts. Ja? Un viņš ir novilkts pret šo malu. Ja mēs runājam par trīsstūra laukumu, tad trīsstūra laukuma formula ir sekojoša. S ir vienāds, viena puse A reiz HA, kur A ir pamats. Mūsu zīmējumā šis AT mala un HA ir augstums, kurš vilks pret šo pamatu. Tas ir RS. Ja? Un mūsu formula varētu pārrakstīties kā S vienāds viena puse AT reizināta ar RS. Ja? Kur AT mums ir pamats, pret kuru velk, un RS ir augstums. Un ko mēs darām? Mums šajā gadījumā ir dots S un dots AT, bet nav dots RS. Ja mēs tagad ielietosim skaitļus iekšā, mēs iegūsim sava veida lineāru vienādojumu, un mēs ļoti vienkārši varēsim to atrisināt. Kā tas iztīsies? Skatāmies. Tātad S burta vietā es rakstu 144, viena puse paliek kā viena puse, AT vietā es rakstu 36, un RS vietā paliek RS. Atliek nākošajā solī izpildīt darbības. Viena puse no 36, tas būs, tūlītās pārrakstu, viena puse reiz 36, tas ir 18, reiz RS. Un pēdējais solis jādala abas puses ar 18, lai šeit to 18 tiktu vaļā pie RS. Dalu ar 18 un iegūstu, ka 8 ir vienāds ar RS, jeb apmetu otrādā, RS ir vienāds ar 8 cm. Un uzdevums izpildīts. 19. uzdevums. Kvadrātā ABCD ievilkta riņķa līnija. 8. attēls. Aprēķini riņķa līnijas radiusu, ja kvadrāta perimetrs ir 24 cm. Tātad mums uzreiz ir pateikt, ka tas ir kvadrāts. Kvadrātām visas malas ir vienādas. Līdz ar to mēs varam aprēķināt malas garu, ja mums ir zināms perimetrs. Piemēram, mala AB mums būtu vienāda, perimetrs dalīts ar 4, jebšu 24 dalīts ar 4, tas ir 6 cm. Tātad vienas malas garums, pierakstīšu šitā te, ir 6 cm. Pierakstījās metri, 200 cm. Lūk, tālāk mums ir jāsaprot, kā izpaužas radius. Vispirms atradīsim riņķa līnijas centru. Tā es brīvu roku velku. Jā, brīvu roku un izdevās. Tad riņķa līnijas centrs ir šeit. Un no riņķa līnijas centra mēs varam pret malām vilkt augstumus, kas ir arī tā sauktie radiusi. Ja? Es uzvilkšu pretējā malā un sanāk tā, ka radius ievilktai riņķa līnijai ir puse no kvadrāta malas. Jebšu mēs varam rakstīt, ka radius ir vienāds viena puse no AB, kas ir vienāds viena puse no 6 reiz 6, jebšu tas ir 3 cm. 20. uzdevums. Lasām. Tātad trīsstūris ABC ir vienāds ar trīsstūri FDE. Leņķis A ir vienāds ar 35 grādiem, leņķis B ar 100 grādiem, leņķis C ar 45 grādiem. Mums ir teikts, nosaki leņķa E lielumu. Pirmais, ko es izdarīšu, es zīmējumā atzīmēšu. Tātad šeit 35 grādi, leņķis B būs ar 100 grādiem, un leņķis C mums ir ar 45 grādi. Mums prasa aprēķināt leņķi E. Šajā gadījumā vienādiem trīsstūriem, protams, ir spēkā arī tas, ka
vienādi ir arī leņķi. Tikai jāsaprot, kā viņi izvietojas. Ja? Un šeit nāk tāda sakarība, ka pret vienādām malām ir vienādi leņķi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja, piemēram, mums šeit ir 3 svītriņas un leņķis pretī ir 100 grādi, ja, tad arī otrā zīmējumā pretī 3 svītriņām būs 100 grādi, ka šeit ir 100 grādi. Ja? Un tieši to mēs arī izmantojam, ka mums ir 2 svītriņas un leņķis pretī ir 45 grādi. Otrajā zīmējumā mums ir 2 svītriņas un leņķis pretī arī ir 45 grādi. Viss, tāds ir uzdevums, un tā arī uzdevums izpildījām, tad leņķis ir vienāds ar 45 grādi. Un tā kā ir viens punkts, mums īsti nevajag arī vairāk neko rakstīt. Esam izgājuši cauri no 18. līdz 20. uzdevumam no 2024. gada matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans skaidrošanas un mācīšanas stils, tad droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Tā!